Sveiki, praktiskie latvieši! Iepriekšējā reizē apskatījām baterijas, saules paneļus, apskatījām inverterus, apskatījām lādēšanas kontrolierus. Šodien fināla epizode. Apskatīsim pēdējo iztrūkstošo posmu, drošinātāji, kas tie tādi ir, ko nozīmē visi tie burtiņi, kas te rakstīti, ko nozīmē tie cipariņi, kā mēs varam atšķirt līdzstrāvas drošinātāju no maņstrāvas drošinātāju, kur mēs kuru liekam, kāda viņš funkcija pilda un ko viņš īsti aizsargā. Šīs epizodes es taisu praktiskiem latvietim, kam varbūt ikdiena nav tieši saistīta ar elektrību. Ja jums manas epizodes noder, nolaikojiet, ierakstat kādu komentāru, padalāties tālāk. Tātad mēs mūsu mājā gribam dabūt 230 voltus maņstrāvu, mūsu bildē ir baterija un mūsu bildē ir saules paneļi. Autonomajā sistēmā pirmajā variantā apskatīsim, ka mēs izmantojam kombinēto inverteri. Saules paneļu invertera ķēdē mums obligāti ir vajadzīgs DC drošinātājs. Šis ir DC drošinātājs, jo mēs jau apskatījām variantu, kas notiek, ja mēs izmantojam parasti drošinātāju, bet, lai būtu uzskatāmāk, mēs kādu dienu apskatīsim viņu vēlreiz. Es ieteiktu likt kombinēto drošinātāju, kur mums ir plus un mīnus ķēde atdalīta. Tīri no tāda aspekta, tad, kad mēs viņu izslēdzam, mums ir droši zināms, ka viss no saules paneļiem ir izslēgts. Šis drošinātājs primārums kalpos kā slēdzis, lai mēs varētu saules paneļus atslēgt tajā gadījumā, kad mums vairs saule nav vajadzīga vai mēs vēlamies veikt kaut kādu apkopi. Mēs varam droši ņemt DC drošinātāju ar nominālu tādu, kā mums ir paredzēta saules paneļu sistēma. Ja, piemēram, mūsu sistēma ir paredzēta uz 40 ampēriem, liksim šādu 40 ampēru drošinātāju. Nākamais drošinātājs mums iet uz baterijām. Baterijas arī mums ir līdzstrāva, līdz ar to mēs arī skatāmies DC drošinātāju. Šajā gadījumā es ieteiktu ķēdes likt visas dubultā, līdz ar to mums ir dubultā drošinātāja un dubultā vadi. Taču spriegums mums ir stipri zemāks uz bateriju. Vai izvēlēties kombinēto drošinātāju ar plusu un mīnusu, es teiktu, ka droši vien, ka nē. Šis drošinātājs mums izmaksātu stipri dārgāk un mums nav tik lielu risku. Atslēdzot šo plusa ķēdi, mēs zinām, baterija ir atslēgta un viss ir kārtībā. Taču, ja mēs negribam būt taupīgi un mēs gribam uzlikt šo plus-mīnus kombinēto drošinātāju, kāpēc ne? Droši liekam. Uz drošinātāju mēs redzēsim, drošinātāja klases būs tādi burti. B drošinātājs mums ļaus noturēt slodzi apmēram 2-3 reizes no tā, kas drošinātājiem ir paredzēts. Piemēram, 6 ampēru drošinātājs jums varētu izturēt 20 ampēri. Ja mēs skatīsimies C tipa drošinātājus, tie jums izturēs kaut kādas 4, 5, 6 reizes slodzi. Ja mēs drošinātāju liksim elektromotoram, mēs jau varam izvēlēties K tipa drošinātāju, kas izturēs 6, 8 reizes norādītos ampērus. Kāpēc šīs klases ir vajadzīgas? Tas ir principā tādēļ, ka jums ir paredzēta maksimālā slodze, piemēram, uz 2 kW, tad motors ieslēdzoties varētu tērēt kādus 6 kW, un lai jums neizslēgtu drošinātāju ārā uzreiz, tad šis drošinātājs īslaicīgi spēj izturēt lielāku slodzi. Un kas attiecās tālāk uz māju, tur jau mēs lietosim AC drošinātājus, un tur jau katram, kas kaut cik būs saskāries ar elektrību, viss būs skaidrs. Liekam uz fāzes, liekam tādu nominālu, kā mums vajag. Tas, ko no šodienas mēs varam paņemt, mēs izvēlamies B klases drošinātāju priekš apgaismojuma, priekš teikanas, priekš krāsnes, un izvēlamies C klases drošinātājus tad, ja mēs lietosim motorus, kam iestartēšanās brīdī ir vajadzīga lielāka strāva. Tālāk apstīsim, kā mēs varam atšķirt maņstrāvas drošinātāju no līdzstrāvas drošinātāju. Maņstrāvas drošinātājiem tātad virsū mēs redzēsim šo vilnīti, un līdzstrāvas drošinātājiem mēs redzēsim strīpiņu ar punktiņiem.
Un, lai vēlreiz atgādinātu, kur mēs kuru drošinātāju liekam, tātad tur, kur mums ir baterija, tur, kur mums ir saules paneļi, tur mums būs līdzstrāva, un tad, kad mums būs mājas elektrība vai, piemēram, motors vai vēja ģenerators, tad mēs izmantosim maiņstrāvu. Jāpiebilst, ka motoram un vēja ģeneratoram jau mēs liksim 3 fāzu drošinātājus. Uzreiz gribu brīdināt, eksperiments, ko es taisīšu šodien, noteikti nedaram mājās, kaut kas var aizdegties, nebūs smuki, bet es gribēju uztaisīt jums vienalga, jūs man prasat eksperimentus, tad lai iet. Mazākais drošinātājs, kas bija manā rīcībā, ir 6 ampēru drošinātājs. Drošinātājs principā ir paredzēts AC, bet ja mēs slēgsim pie baterijas, kas ir 50 volti, šo drošinātāju mēs pat īsti nevaram nobeigt, jo spriegums nav tik augsts. Šī eksperimenta mērķis vairāk ir parādīt, cik reizes slodzi pārsniedz B klases drošinātājs, ka viņš tomēr mums slēdzās ārā. Eksperimentu mēs sāksim ar 5 ampēriem, pēc tam mēs palielināsim uz 10 ampēriem, palielināsim uz 15 ampēriem un palielināsim uz 20 ampēriem. Un tīri teorētiski vajadzētu būt, ka 20 ampērus vairs 6 ampēru drošinātājs netur, B klases tātad 2-3 reizes, tas būs tā orientējoši uz 15 vajadzētu būt tā robeža, ka viņš slēdzās jau ārā. Un tad mēs paskatīsim, kā uzsilis drošinātājs, tad, kad mēs viņu vairākas reizes pamokam, tad šim drošinātājam uzvedība radikāli mainās. Tad vēl, lai eksperiments būtu pilnībā pabeigts, uztaisīsim 40 ampēru slodzi, lai pārbaudītu, kā šis 6 ampēru B klases drošinātājs, viņam būtu momentā jāizslēdzās. Tad es nespēju atturēties no vēl viena eksperimenta. Pie iepriekšējā YouTube raidījuma saņēmu komentāru, ka vadi esot stipri pa tievu. Atradīšu vistievāko vadu, ko es spēju atrast, un parādīšu jums, ka eksperimentā pat pie 1 kW, pie 20 ampēriem, mēs varam eksperimentus taisīt ar tieviem vadiem, mēs vaktējam, vai viņi silst. Šis konkrētais vads, viņš ir uzsilis, bet viņš nav karsts, es viņu varu noturēt rokās. Nav nekāda riska, ja jūs eksperimentus taisat kontrolētā vidē, ja jūs saprotat, ko jūs darat, bet izvēloties vadus noteikti šis nebūs tas, ko es ieteikšu jums mēģināt. Tiklīdz jūsu saimniecība paliek bez pieskatīšanas, jūs rēķinaties, ka vada šķērsgriezumam ir jābūt ar kārtīgu rezervi, siltas nedrīkst. Un pēc šīs epizodes jūs varēsiet komfortablāk doties uz depo, plauktu, izvēlēties drošinātājus, jūs sapratīsiet, ar ko viņi atšķirās, un ko labāk izvēlēties savam scenārijam, gan maiņstrāvei, gan līdzstrāvei. Principi tie paši, fundamentāli mums nekas nemainās, bet tomēr ir tādas zīmīgas atšķirības, kas jāņem vērā. Un ja jums patika šis video, ja jūs gribat redzēt vairāk eksperimentus, droši piesakojiet, nolaikojiet, rakstat komentāros, ko jūs gribētu redzēt vairāk. Tas man stimulēs veidot jums jaunus raidījumus. Lai jums veiksmīga diena. Atā!